Jo, ja cilvēks, pieņemsim, mēģina atvērt savu spējas ar domu, lai justos drošībā un justos vairāk kontrolē par apkārtējo pasauli, ar domu pasargāt sevi no nevēlamiem notikumiem vai cilvēkiem, ja, tad jau patiesībā zemapziņā viņš jūtas nedroši. Un tas radīs atkal vēl vairāk apdraudošas sinhronitātes, jo mēs radām savu realitāti, projicējot savu enerģiju. Tāpēc, ja cilvēkā ir nedrošība, bet spējas ir kā kompensācija, tad vispirms vajadzētu attīrīt savu zemapziņu no šīm negatīvajām pārliecībām. Jo spējas nevajag, lai būtu drošībā. Tāpēc vēlams vispirms strādāt ar savu nervu sistēmu, iegūt līdzsvaru, drošības sajūtu. Paralēli strādājam ar šīm negatīvajām pārliecībām, limitējošām pārliecībām. Un tad ir drošāk veikt visas manifestācijas, kundalīni aktivizācijas un citas advantētās prakses, jo tas aktivizēs mūsu vēlamo rezultātu. Nevis to, ko zemapziņas līmenī mēs vienkārši jūtam vai projicējam, vai kas dzīvo mūsu zemapziņā.